Lelde, tagad ātri nedaudz par sevi lūdzu. Jā, ātri. Jā, tas ātri stāstīt vienmēr ir tāds, nav izdevīga pozīcija. Ko es varu pateikt ātri? Jā, man arī ir dažādas intereses, bet pārsvarā es darbojos teātra laukā, strādāju gan kā aktrise. To gan es tagad vairāk tā kā maliņā nolikusi, bet visvairāk kā režisori, arī kā teātra un runas pedagogs. Un, jā, un arī es gribu tā, kā lai pasaka, kaut kā vēl vairāk nodarboties gan ar runas lietām, gan ar cilvēku izzināšanas lietām. Es studēju arī psiholoģiju, un man interesē cilvēks visās izpausmēs, kādas vien var būt. Un tāpēc, jā, arī šī te mana pašizpausme, var teikt, es sekoju vairāk tādam impulsam. Ja man gribās, ja man liekas, es ieraudzīju Gunitas postu par to, ka tiek uzņemti tā kā jauni dalībnieki, vadītāji, un man tas likās, jā, tas ir kaut kas tāds, ko es tagad gribētu darīt, un tā es arī pievienojos un piekritu, un man uzņēma, un esmu bezgalīgi par to priecīga. Redzēs, kā tas viss izvērtīsies. Tālāk. Būs forši. Liels paldies, ka tu piekriti, un mēs tev palīdzēsim visu, kā vien varēsim, lai tev būtu forši patīkam, un šī pieredze būtu tāda tiešām nesoša kaut ko tālāk.